Līvānos Latgales mākslas un amatniecības centra izstāžu zālē pat labāk apskatāma Ilonas Šaušas keramikas izstāde Non-Textile Clothes. Māksliniece gan sevi nesauc tikai par keramiķi, jo savas radošās darbības laikā pievērsusies vairākiem materiāliem. Man patīk visādas lietas, visādi materiāli, un esmu daudz strādājusi gan ar performancēm, gan instalācijām. To pašu mālu, papīru, esmu būvējusi sniega un uguns skulptūras. Izstāde sastāv no 3 daļām. Pirmajā attēloti mītiskie kuguāri jeb kalnu lauvas pastaigā. Izstādes 2. daļai kaķu mūmijas mākslinieci iedvesmojas brauciens uz Ēģipti. Lai gan kaķu mumificēšanas tradīcijas sen vairs netiek piekoptas, māksliniece Ilona Šauša iztēlojās, kā būtu, ja to darītu arī šodien. Izstādē aplūkojami kaķi, kas ietērpti Īva Senlorāna, Dolce & Gabbana, Frīdas Kalo, Giorgio Armani un citu mākslinieku rokrakstā darinātos tērpos. Par to, kā tapa izstāde, Ilona Šauša saka, kaķi vienmēr ir bijuši iemīļoti mājdzīvnieki, bet senajā Eģiptē kaķis bija arī prieka un līgsmības dievietes Bastetes simbols. Tas arī iedvesmoja kolekcijas tapšanu, kuras sākumā ir aplūkojami kaķu mūmiju prototipi no Ēģiptes, Ptolemaja un romāņu perioda, bet beigās redzamas mūmijas ietērpos, kas varētu būt mūsdienu modes mākslinieku radītas. Tāpat vairākos darbos Ilona Šauša apspēlējusi latviešu parunu, kad kabatā svilpo vējš. Un ziniet, šajās kabatās tiešām svilpo vējš. Ilonas Šaušas izstāde Latgales mākslas un amatniecības centrā Līvānos būs apskatāma līdz 7. novembrim.